Sena jogas leģenda vēsta, ka mūsu dzīves garums ir atkarīgs no izdarīto ielpu, izelpu daudzuma, un ka katram no mums ir piešķirts noteikts ielpu, izelpu skaits. Bez šaubām tā ir tikai un vienīgi leģenda, bet pēdējie zinātnes atklājumi rāda, ka šai leģendai ir sava zināma daļa taisnības. Jo, ja mēs elpojam mierīgi un dziļi, mūsu veselība uzlabojas, un līdz ar to pagarinās arī mūsu dzīves ilgums. Mani sauc Edgars. Es esmu apziņas espresso līdzdibinātājs un anti-aging elpošanas programmas autors. Var likties, kas ir sarežģīts ar elpošanu, bet tu būsi izbrīnīts, ka vairums pasaules iedzīvotāju elpo nepareizi. Tu vaicāsi, kā tas ir iespējams, kā var elpot nepareizi, var un kā vēl. Un tu pats par to tūlīt pat pārliecināsies. Elpošana pēc savas būtības ir ļoti ērts rīks, un šos vingrinājumus tu vari pildīt jebkurā vietā, jebkurā laikā. Kaut vai, ja tev ir mājās iekārtota speciāla telpa, kur tu to vari darīt, vai braucot uz darbu mašīnā vai autobusā, sēžot vai staigājot ar suni pa mežu, vai tikpat labi sēžot darbā pie datora vai dodoties uz kādu tikšanos. Tev elpa vienmēr ir līdz, un tu vari to mierīgi izmantot jebkurā brīdī, tikko tu par to atceries. Tad, kad mēs taisam elpošanas vingrinājumus, mēs varam domāt, ar ko sākt. Un es tev varu teikt, jāsāk ir ar pašiem pamatiem. Un tā ir tā saucamā dziļā elpošana. Un es tev varu absolūti droši apgalvot, ka tad, kad tu veic pareizu elpošanu, tu spēj ieelpot, neticēsi, 3 reizes, tu nepārklausies, 3 reizes vairāk gaisa, turklāt bez piepūles, nekā tā, kā tu elpo ikdienā. Lai veiktu dziļās elpošanas vingrinājumus, ir nepieciešams faktiski tikai 2 lietas. Pirmā lieta, lai tev būtu brīvs krūškurs un jostas vieta. Tātad kaut kādas siksnas, pogas, tam līdzīgi. Otra lieta ir taisna mugura. Elpošanas vingrinājumus tu vari izpildīt gan stāvot kājās, gan sēžot uz krēsla, gan tā kā es uz paklājiņa, vai, ja kaut kādu iemeslu dēļ visas šīs uzskaitītās pozas nav iespējamas vai ir apgrūtinošas, elpošanu tu vari pildīt arī guļus uz zemes, jo tādā gadījumā tev tāpat būs mugura taisna un efekts būs praktiski identisks visos gadījumos. Kā to praktizēt? Tātad pirmkārt uzliekam vienu roku uz krūškurvja, otru uz vēdera. Tas ir nepieciešams, lai mēs tīri fiziski varētu nokontrolēt, kura ķermeņa daļa mums paliek nekustīga un kura kustās. Sāksim ar 3 ielpām ar krūškurvi. To mēs veicam diezgan līdzīgi, tā kā mēs ikdienā elpojam. Varbūt tikai nedaudz mierīgāk, nedaudz dziļāk. Tad elpojam tikai ar krūškurvi, vēders nekustās. Veicam ielpu un izelpu. Ar krūškuru ielpu un izelpu. Ielpu un izelpu. Un tagad nedaudz sarežģītāk. Tagad pamācīsimies elpot ar vēderu. Tad, kad mēs elpojam ar krūškurvi, mēs parasti uz ielpu, ko mēs darām? Mēs ievelkam vēderu iekšā. Taču tad, kad mēs veicam vēdera elpošanu, mums ir jādara tieši pretējais. Tā kā mēs ieelpojam, mums diafragma nospiežās uz leju, nolaižās uz leju un izvirza vēderu uz priekšu. Līdz ar to, tad, kad mēs elpojam ar vēderu, pie ielpas mums vēders izplešas un pie izelpas ievelkās. Līdz ar to, veicot vēdera elpošanu, atceramies, ka mums virzība ir tikai ar vēderu. Šobrīd krūškurvi
turam nekustīgu, mums gaiss izplūst krūškurvim cauri, šķietami, bez šaubām, ka mēs elpojam ap plaušām, bet iztēlojamies, ka mums izplūst gaiss cauri un veicam ieelpu tikai ar vēderu un roku fiksējam uz krūškurvi tā, lai krūškurvis mums tā kā paliek nekustīgs. Šobrīd sākam ar 3 ieelpām ar vēderu. Lūk, un kad mēs esam apguvuši elpošanu ar vēderu, tad mēs varam nonākt pie dziļās elpošanas. Tas nozīmē, ka mēs apvienojam gan ieelpu ar vēderu, gan ieelpu ar krūškurvi. Sākumā mēs ieelpojam ar vēderu, tad ar krūškurvi vēl papildinam atlikušo gaisa tilpumu. Tad, kad mēs izelpojam sākumā gaisu no krūškurvja un pēc tam vēl no vēdera ievelkot uz iekšu. Sanāk kopā šeit jāņem vērā 2 lietas. Pirmkārt, pleciem nevajag būt sasprindzinātiem, pie ieelpas viņus nevajag raut uz augšu, un otrkārt, elpai jābūt vienotā plūsmā ar vēderu, ar krūškurvi. Nav jātaisa pārtraukums ar vēderu, pēc tam ar krūškurvi. Tātad mums ir tā, ka tātad faktiski tā ir vienota plūsma, kur mums pazūd atšķirība, vai teiksim tā, nav pārāvums starp ieelpu ar vēderu un ieelpu ar krūškurvi. Pamēģinam tagad apvienot šo te vēdera krūškurvi, jeb dziļo elpošanu. Ieelpa ar vēderu, ieelpa ar krūškurvi, izelpa ar krūškurvi, izelpa ar vēderu. Vēlreiz. Un vēlreiz mēģinām lēnāk. Un tagad, kad esam apguvuši šo ieelpu ar vēderu un krūškurvi vienā plūstošā kustībā, jeb dziļo elpošanu, pievienosim šim te skaitu. Tas nozīmē, ka mēs ieelpojam uz 5, respektīvi ieelpa ir 5 sekundes, un pēc tam izelpojam arī uz 5. Tas nozīmē, ka izelpa arī ir 5 sekundes, tas kopā veido 10 sekundžu ciklu. 5 sekundes iet ieelpa, 5 sekundes izelpa. 3 sekundes no šīm 5 mēs ieelpojam ar vēderu un 2 atlikušās ieelpojam ar krūškurvi. Tad nāk izelpa 5 sekundes, 2 izelpojam ar krūškurvi un atlikušās 3 izelpojam ar vēderu. Tātad 5 sekundes ieelpa un 5 sekundes izelpa. Taisam 3 ieelpas, izelpas uz skaitu. Ieelpa ar vēderu 1, 2, 3 ar krūškurvi 4, 5, izelpa ar krūškurvi 6, 7, ar vēderu 8, 9, 10, ieelpa ar vēderu 1, 2, 3 ar krūškurvi 4, 5, izelpa ar krūškurvi 6, 7, ar vēderu 8, 9, 10. Ieelpa ar vēderu 1, 2, krūškurvs 3, 4, 5, izelpa 6, 7, 8, 9, 10. Un šis 10 sekundžu cikls ir ārkārtīgi iedarbīga prakse. No vienas puses tas ir bāzes vingrinājums, uz kura balstās praktiski lielākais vairākums elpošanas tehniku, jo ar tā palīdzību tu vari ieelpot dziļi un daudz, tātad vismaz 3 reizes, ja ne pat vairāk reizes skābekļa, nekā mēs uzņemam ikdienā. Un ar šādu te
šķietami vienkāršo bāzes elpošanu, mēs varam sakārtot gan savu elpošanas sistēmu, gan asinsrites sistēmu, gan nervu sistēmu, gan hormonālo sistēmu, gan imunitāti. Un līdz ar to mēs būtiski uzlabojam gan savu fizisko, gan mentālo veselību. Jautājums, cik daudz un cik bieži šādas te prakses darīt, lai būtu efekts? Faktiski, ja tu šādus te 10 sekundžu ciklus veiksi tikai 3 minūtes, tu jau būsi izdarījis 18 ciklus, jo vienā minūtē ir 6 cikli. Tātad 3 minūtes dienā, un tu jau pēc nedēļas jutīsi būtisku uzlabojumu gan savā fiziskajā kondīcijā, gan savā mentālajā stāvoklī sajūtās. Ja tu jūties komfortabli un gribi veikt vairāk, jā, tu vari palielināt uz 5, uz 10 minūtēm, ar laiku uz 20 minūtēm, bet noteikti labāk ir darīt 3 minūtes dienā, nekā vienreiz mēnesī 3 stundas. Un, ja tu to darīsi regulāri, rezultāts nekur neizpaliks. Šodien tas arī ir viss. Uz tikšanos kādā no nākamajām epizodēm. Elpojam droši!